Jau otro gadu Ziemassvētku gaidīšanas laikā Burtniekos norisinās radošās darbnīcas. Šeit iespējams pagatavot dāvanu gan sev, gan saviem mīļajiem, vai arī, piemēram, šādus te filtra zābakus. Šis darbs ir arī, ko es tikko oktobrī apguvu, iemācījos, man pašai arī kājās ir mans kursa darbs, ko es apguvu pie ukraiņu mākslinieces, arī Rīgā. Brauc pie mums uz Latviju mācīt ļoti daudz krievu, lietuviešu meistari. Un tad vienkārši mācos šīs lietas, arī sevi papildinu ar zināšanām. Nu, šis jau ir jau pirmais pasūtījums man, kas ir tapis šodien no kurpnieka izņēmu. un kā reiz tagad var atvest parādīt, kad arī šādus produktus var uztaisīt. Sāku savus pirmos darbiņus vanas istabā uz veļas mašīnas. Pēc tam sapratu, kad veļas mašīnu nokaušu ar ūdeni, tad pārvācos uz virtuvi. Un tad vienā rītā, kad es pagaršoju brokastīs ziepes ar vilnu, tad es sapratu, ka man ir jātaisa darbistaba. Un tad es uztaisīju sev darbnīciņu mājās. Skrienot pa tiem veikaliem, vienkārši pazūd enerģija, tu esi piekus, un tad jau vairs nav tas Ziemassvētku prieks. Un, protams, kad ir jauki, ja mēs varam iemācīties šādas lietas un uztaisīt paši un uzdāvināt. Visas darbnīcas šogad notiek pieredzējušu meistaru vadībā. Tās rīko biedrība Burtnieku kultūrvide. Pagājušajā gadā idejas autore Marika svētku dāvanu gatavošanu organizēja kopā ar draudzenēm. Šogad dalībnieku skaits palielinājies uz pusi. Sākumā bija doma kopā ar draudzenēm sanākt kopā un gatavot paštaisīt Ziemassvētku dāvanas. Tad mēs to domu paplašinājām un aicinājām arī citus dalībniekus un izveidojām tādas radošās darbnīcas pagājušajā gadā. Pieprasījums bija liels, atmosfēra bija pavisam jauka, un tad mēs nolēmām, kāpēc šogad neturpināt. Un šogad turpinājām rakstot projekta pieteikumu Valmieras novads fondā, projektam Sev tev novads. Mums ir 4 piekdienas adventas laikā, kad mēs sanākam kopā un šādā jaukā atmosfērā arī nododamies radošām darbnīcām, mācāmies jaunas lietiņas, un šogad ir arī labdarības puse. Mēs gatavosim vairākas dāvaniņas. Vienu dalībnieks ņem sev, lai uzdāvinātu kādam savam mīļajam, un otru dāvaniņu nodod labdarībā vientuļajiem Burtnieku senioriem, lai iepriecinātu Ziemassvētkos. Vairāki dalībnieki radošajās darbnīcās iesaistījās jau pagājušo gadu, kad tapa konfekšu pušķi. Un šogad tie jau kuplākā skaitā ir gatavi mācīties filcēt, liet sveces un gatavot Ziemassvētku keiksu. Dažreiz uztaisu kaut kādu ēdamu, uzlieku uz loga, pasaku, tas ir sala vecītim, un tad pa nakti man paņem. Ko tu taisi šodien? Maciņu. Kam būs maciņš? Visai ģimenei iekas. Man ikā nepatīk rozā krāsa, bet šoreiz izlēmu. Domāju, ka rozā krāsa varētu piestāvēt. Arī paņēmu. Tagad man ir jāspaida viņš un jāmīļo no maliņām. Vienmēr var kaut ko jaunu uzzināt, iemācīties un ir Ziemassvētku noskaņa. Viņa rodās dāvanu tapšanas procesā un arī pirms tam satiekot cilvēkus, ar kuriem kopā var gatavoties Ziemassvētkiem un taisīt dāvanas. Turmākajās darbnīcās varēs apgūt vaska sveču liešanu, šokolādes vārīšanu un tradicionālo Ziemassvētku ēdienu gatavošanu. Projekta mērķis ir izzināt Ziemassvētku tradīcijas, atraisīt cilvēkos vēlmi radoši darboties un iedvesmoties labdarībai, veidojot dāvanas Burtnieku vientuļajiem senioriem.